Elites Mainules stāsts. Uzaugu Rīgā, vasaru pavadīju Limbažu rajonā, Pāles pagastā. Ar bērnību man saistās tādas atmiņas suns, Svētupe, Svētupes krasti, Purenes, kā ledus iet pa strautiem no strautiņiem uz Svētupes uz jūru. Bērnība tā ir, ja? Tā kā bija izbēguši kolhozā zirgi, neviens viņus nevarēja noķert. Bet to man mamma stāstīja. Un tad es tos zirgus kaut kā pievilināju vai ar maizi. Un tā man viss sanāca pakaļ un iegāja mierīgi tajā plokā savā. Un tā visi tur ķēra un skrēja un ko viņi tik tur nedarīja. To man mammīt stāstīja. Un tā vēl bija tā. Tā viņa man teica tā, uz ceļa gulējs putniņš beigts. Vai slims vai beigts. Un tad es teiku uz mamma, es gribu palīdzēt dzīvniekiem vai putniem, kuri nespēja pateikt, kas viņiem sāp un kā viņiem iet. Un tā laikam es izvēlējos veterinārās profesiju. Un tad pēc vidusskolas beigšanas iestājos Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā, veterinārijas fakultātē, beidzu 86. gadā. Sadalē bija tā. Prasa, kur tu vēlētos? Es saku, kaut kur tuvāk Rīgai, par cik man dzimtā vieta Rīga un dzīvoklis mammai un nav. Par bakteriologu gaisa kombinātu. Es domāju, ārprāts, ja man jāsēž 8 stundas mikroskopā, es to vienkārši nevar fiziski izdarīt. Man vajag būt kustībā un tādā. Nav. Pa skolotāju Bebrens, kas Sofos tehnikums ir, es domāju, skolotāju arī es nedaru. Un tā es teicu, zināt, es tā riktīgi pa sūdiem gribu. Un tad piedāvāja 2 rušons padomu saimniecību un kolhos Kārlis Marks. Es saku, to rušonu man tas neko neizsaka. Tur ir tāds atzēriens, tāds krušons bija agrāk. Bet Kārlis Marks, tas jau to mums Leņinis mācīja, saka, jā, tur es gribu, tāpēc, ka, Kāļa Marks vārdā nosauktais kolhos, un tā es atbraucu uz Pelēčiem 86. gada augustā. Pirmo es satiku grāmatvede, toreiz kolhosā bija Rita Gribuška. Ar to es iepazinos. Un tagad sāku jau darba tās gaitas. Man Latgale kā vieta asociējās ar kaut ko īpašu, jo viņai bija sava valoda. Es vispār nesaprotu. Tas nebija dialekts, tā bija sava valoda. Un tulks man bija Vasilena Klidija. To es vienmēr stāstu. Man bija šofers tāds foršs puisis, Antons Salcevičs. Viņš man tagad saka tā, sestdien, svētdien, tā kā tu dežūrēs, es pats nebūšu, jo man vajadzēs buļvus kast. Labi. Es zinu, ko es nodomāju, kas tas ir. Kastrēt buļļus. Un tad es viņam uzdod jautājumus. Es vēl tā nobrīnījos. Es domāju, kāpēc viņš man nesauc palīgā. Es saku, tu viens pats to darīsi. Viens. Labi, es domāju, es neuzbāzīšos. Un tad es viņam prasu tālāk, tu esi felšeris? Viņš saka, nē, viņš ar lielām acīm skatās.
Es saku, nu jā, tu viens pats to darīs. Viņš saka, nu jā, kas tā vēl? Es domāju, nu labi, Dievs ar viņu. Izrādījās, ka tas ir kartupeļus rakt. Nevis buļļus kastē. Un tas viņam prasīja, tu proti to? Viņš vēl tā noskatās uz manīm tā. Tas bija tāds pirmais, kur es galīgi izgāzos. Ne? Un tālāk man ļoti iepatikās folklora, Latgales folklora. To nevar izteikt vārdos, tā ir tāda, viņa līdz sirdī paņem tāda dziļa tā ir. Cilvēki ir ļoti sarģečnīgi, kā krievis saka, ļoti sirsnīgi atvērti, bet neaizsargāti no kaut kādā veidā. Vai tās ir zināšana trūkums par daudz ko. Bet viņi vispār ļoti atšķirās no cik es esmu bijusi. Tā ir sava tāda, kā pateikt, ar savu valodu, ar savu kultūru, ar savu mentalitāti, ar savu sajušanu. Tā varētu teikt, ka tā ir kā sava valsts. Tā negribas tur jau tā kā iesaistās politika, bet viņa ir kā rakstība ir, valoda ir, kultūra ir, viņa ir kā sava neatkarīga tāda sistēmas, tā ļoti interesanta. Ļoti skaista daba. Latgale man ir uzņēmusi kā savās mājās. Ja dzīvojusies esmu te. Man tā šķiet vismaz. Bet, man patīk arī aizbraukt un tad atkal atgriezties. Ļoti jauks vīrs man ir, latgalietis tāds mužiks riktīgs, foršs cilvēks tāds. No 5 bērnu ģimenes.